Gatavojoties tradicionālajam vienības velobraucienam, 23. augusta pēcpusdienā pie Tirdzniecības centra Alfa pulcējās šosejas un BMX riteņbraucēji, sabiedrībā zināmi cilvēki, mēdīji un uzņēmēji, lai dotos velo slēpņošanas braucienā pa Rīgas ielām. Pirms starta dalībniekiem bija iespēja pie ēdienu galda uzņemt spēkus un enerģiju, bet interesantiem bija iespējams aplūkot rāmī ieliktos pasaules slaveno velosacensību Tour de France krekliņus, kā arī pašiem saņemt par velti tēkrēklus, kas vien lieta pierādītu atbalstu un interesi vienības velobraucienam. Slēpņošanas brauciena dalībnieki tika sadalīti 4 komandās un katrai komandai maršruts pavisam atšķirīgs. Pēc saņemtajām koordinātām savos vietāļņos jāsameklē 5 kontrolpunkti. Katrā kontrolpunktā jāatrod puzles gabaliņš, ko kā pierādījumi jāaizd uz brauciena finišu. Visbeidzot, brauciena sagatavošanas darbi noslēgušies, dalībnieki spēkus uzņēmuši un slēpņošanas braucienam tika dots starts. Tie, kas domā, ka slēpņošanas brauciens Rīgā varētu nozīmēt puzles gabaliņu meklēšanu pilsētas centrā, Vecrīgā, tā gluži nav. Jābrauc pa ceļiem un vietām, kas galvaspilsētu nebūtu neatgādina, turklāt jāceņš atrast taisnākais un ātrākais ceļš līdz mērķim. Un arī ar telefonu un GPS nav nemaz tik viegli, it īpaši, ja puzles gabals par laimi pēc izmēriem ne tas mazākais paslēpts kaut kur dziļi krūmos. Kad pirmais kontrolpunkts atrasts, nav laika priecāties par sasniegto, bet gan jādodas nākamā puzles gabaliņa meklējumos. Pa ielām un veloceliņiem spraucoties garām gājējiem sasniegts arī otrais kontrolpunkts. Tikai tāds sīkums atlicis kā zaļumbiezoknī atrast paslēpto puzles gabaliņu. Piektdienas pēcpusdiena ir laiks, kad Rīgas ielās saplūst automašīnas, rodas sastrēguma, burzma, bet riteņbraucējiem tas nav šķērslis, it īpaši tad, ja jāsteidz un jāmeklē nākamais kontrolpunkts. Un atkal, izbēgot no sasteigtā Rīgas ritma, kaut kur nomaļus pie krūmiem tiek atrasts meklētais puzles gabaliņš. Distances vidū kādai no komandām palīgā dots arī vienības velobrauciena organizators Igo Japiņš, iepazīstot Rīgu riteņbraucēju acīm, izbaudot laiku kopā ar komandas biedriem, dalībnieki steidz uz nākamo kontrolpunktu. Maldīšanās šādā pasākumā ir visam normāla parādība, meklē vien, kur acis rāda, cik vienā vietā ātri iebrauc iekšā, tikpat ātri no tās arī izbrauc ārā. Traucoties garām automašīnu sastrēgumiem, meklējot un neatrodot tomēr visus paslēptos puzles gabaliņus, tuvojas finiša Viesturdārzā pie Latvijas riteņbraukšanas 100-gadē veltītā akmens. 4 komandas, katrai 5 puzles gabaliņi, līdz ar to no 20, šajā gadījumā 18 gabaliņiem izveidojas bilde ar uzrakstu "Mūs vieno velo". Kā tad veicās šajā pasākumā, par to īsumā pastāstīs sacensību dalībnieki. Ļoti lielisks pasākums, ļoti labi pavadījām laiku, iepazinām Rīgu, piekdienas kolēģus iepazinām tuvāk un jautrs miniens cauri pilsētē. Grūti sastrēguma laikā mīties cauri pilsētē, kurā ir pilns ar cilvēkiem un pilns ar mašīnām. Mēs bijām godpilnajā pēdējā vietā, mēs visu ļoti kārtīgi apskatījāmies un lēnām atbraucām. Mums visi ūdeņus jau sagatavojuši un iedeva, un tā kā viss bija ļoti labi. Šī gada vienības velobrauciens tiks veltīts Tour de France 100-gadei, tāpēc arī daudz kas norisināsies Tour de France sacensību motīvos. Tāpat Igo Japiņš atklāja, kādi pazīstami velosportisti startēs vienības braucienā, tostarp minot arī kādu no pasaules riteņbraukšanas superzvaigznēm. Lūk, no Igaunijas būs Jānis Kirsipu, kas ir 7 vai 8 etapas braucis zeltainajā krekliņā, Jānis Tomboks. Lietuviešiem vēl rīt braukšu uz Baltijas velobraucienu noslēgumu Lietuvā, tad tie apstiprinās. Bet pats galvenais droši vien, kad tā kā konfekti visiem dalībniekiem būs tas, kad ir apstiprinājis arī piedalīties. Šī gada Tour de France 2 etapu uzvarētājs un kopā 25 etapu uzvarētājs, 4-kārtais pasaules čempions Marks Cavendish no aktīviem braucējiem, kas arī brauc pašlaik tagad. Vienības velobrauciens norisināsies Siguldā 8. septembrī un reģistrēties tam var līdz 4. septembrim mājaslapā velo.lv. Visi laipni aicināti piedalīties un atbalstīt, un atceramies, mūs vieno velo!